tad jautājums, vai man būs joprojām vēl pieslēgums, jā, un apsīsimies dažus no šiem te uzdevumiem. Tad viens mums bija šis survival race vai embark town vai class. Pēc būtības jau atkal. Šo var padot, ja mēs zinām datu, to data frame, šāda veida pieprasījumu vienkārši dot mums mākslīgam intelektam, protams, ja? Bet es jau šeit, laikam, biju to izdarījis, tā doma ir tāda, ka mēs sadalām pēc iesēšanās pilsētas, un tad ir klasa, pasažieru klases, ja? Un mēs gribam, ko darām? Mēs ņemam survive, tā būs, ja tie būs tie dati, kas mūs interesēs, sagrupēt tad pēc kam? Pēc tiem 3 pilsētām, pēc 3 klasēm. Ja? Savukārt, mēs devsim ko? Vidējo, un cita mums tur ir tās vidējā vērtība, ja? Un cita vispār ir. Ja? Šī gadījumā šādi. Un tad mums dabūsim jaunu rezultātu. Ja? Tikai jāpiemēr, ka grupai gan dod jaunu rezultātu. Ja? Viņš tā ir katru reizi šī te operācija, ja? Ka mēs beidzam šo visu dalīšanu, split, ja? Split, apply un tad combine, ja, beigās mēs dabūjam jau jaunu datu tabulu. Ja. Atkal šo arī var saglabāt. Tā ir vienkārši tabula. Ja. Attiecīgi, ja, embark town, ja, kad iekāpa, cik izdzīvoja procentuāli, cik tur viņi ir. Ja. Un atkal skaidrs, ka šie tie 50%, pieņemsim, neko daudz neizsaka, ka 66, es redzu pēc ko statistikā 66% ļoti aizdomīgi, protams, ka tikai 3 cilvēki bijuši tikai īstenībā. Ja. Tad daudz neizsaka šo, vai šeit tas jau ir daudz nozīmīgās rādītājs 72, ja, pasaka šo te pēc pašie klases, ja, un pēc pilsētas atkal. Ja. Protams, mēs zinām, kas to vēl ietekmē, ka gāja ļoti slikti, bet atkal tur bija tas īpatsvars pēc dzimuma, pieņemsim, varētu pamēģināt, vai ne? Varētu pielikt klāt atkal, ja. Tad pilsēta, klase, un tad dzimumu arī varam sīkāk. Pamēģinām to te, vai ne? Un to jau mēs recepti varam, ja. Nu, lai intelekts dar to mūsu vietā, vai ne? So, let's calculate survival and count by embark town, class and sex. Ja? Attiecīgi tas pats. Ja? Tieši tas pats, tikai nāk klāt vēl viena kategorija. Attiecīgi tieši tas pats. Un atkal sīkāk jau sadalās, atkal tās atšķirības redzam kā. Jo, protams, atkal pilsēta nebija nozīmīgi, bet tieši bet sieviete vīrietis bija ļoti nozīmīgi šeit atkal. Redzam atkal, ka viss izdzīvojas, otrās klases sievietes viss izdzīvoja, ko 97%, 43 viņas bija. Skaidrs, ka tur viena neizdzīvoja, laikam tāds sanāk, vai ne? Un savukārt šeit bija daudz drūmāk, ja 3. klasē gāja bēdīgāk atkal, jā. Un tad pēc kā būtu pivot tabulu, ja mums būs kas indeks, tad būs pilsēta, kolons būs klase un vērtības būs vidējā izdzīvošanas vērtība, ja. Varam darīt pivot table, ja, un attiecīgi dabūt šādu te. Redzam, ka tas 0,5 parādās, ja. Parādās, ka to mēs redzējām jau šeit, kur mēs bija šī vietā, viņi parādījās šeit, ja. Tieši paši dati, tikai šeit ir šādā grupējuma režīmā, un savukārt šeit mums viņš sanāk smuki pivot table, mēs dabūjam 1 pret otru, ja. Klase 1, 2. Labi, jā. Tātad embark, jā, to jau es jau to vienreiz izdarīju tieši, atkārtoju, jā. Un redz, ka tas pats, to pašu jau es vienreiz darīju, šo izdzēsīšu šo šūnu, lai neatkārtojās, tā kā tas nav, jā, vienreiz jau darīju, jā. Un savukārt, kas mums vēl būtu interesants, jā, tad, jā, mēs redzam, ka 3. klasē bija ļoti dažādām pilsētām bija atšķirīgi, jā. Mums var pasīties, ko te jau reiz prās jautājums potenciāls, ko varētu pētīt tālāk, būtu, kāpēc vai būtu viņi ņēma. Man tā ir hipotēze tikai, to neesmu pētījis pats sīkāk, jā, tik dziļi neesmu, jā, bet vai viņi ņēma 3. klases tās biļetes, kaut kāda bija sliktāks tas klājas iespējams, jā, te būtu atkal jāpēc sīkāk dati, jā, kāpēc ļoti būtiski, jā, šis secinājums, jo redz, ka 3. klases Southampton vissliktākie rezultāti bija tieši, jā. Un arī, protams, arī šeit ir Mail, arī Queenstown bija slikti ļoti, jā, vissliktākie laikam bija, man liekas, tieši, jā. Bet tur bija kas cik, 3,9, jā, viņiem ļoti slikti rezultāti, vissliktākie laikam no visiem, jā, tā kā sanāca, jā. Lūk, jā, Southampton, protams, jā, lūk, Southampton. Un, ko vēl, jā, to, ka 100 reizes, jā, to mēs tas ļoti vienkārši, jaunu kolonu, pareizinām iepriekšējo ar 100, protams, tas ir vienkārši, jā.
Un varam pēc tam nopaļot arī, protams, ja mēs gribam, tas ir ļoti vienkārši. Ja? Man nebija kolona, jāuztais mums kolonu, vai ne? Un tagad mēs varam jaunu procentu dabūjām, un attiecīgi šādi te ir procents. Jā. Labi. Tā, nu jā, es gribu vēl pateikt to, ka, ja gribās vispār apnīk skatīties uz tādiem gariem skaitļiem, bet gribās viņus saglabāt no datu pretstāvu gribās saglabāt, tad ir opcija šāda, ja? Ka mēs padodam šo te 2F. Un ko tas nozīmē, ka mēs gribam 2 ciparēs komatu? Varēja būt arī tikpat labi 3 vai 4 vai 5, ja? Yeah. Instead of 2 could have any other number of digits after koma. Ja? Tā kā nebija obligāti 2, ja vajag 4 vai 4, pieņemsim, ja? For example, būtu 4 for koma. After koma. Ja tā atšķirība būs kāda, ka šie ir nopaļoti un jau zaudēts, tas 2, 6, 7, tas ir pazudis, tas vairs nav. Šeit mums būs vienkārši tie dati eksistē joprojām. Jā, redziet, šādi, ja es to pierādīšu vēlreiz, pamēģināšu vēlreiz šo te, pierādīšu jums to ar 4. Tad es let's set precision to 4. Nu jā, un atkal būs tas pats, ka ir dati, redziet, šeit, protams, piespiedās nulītes parādās, šeit nav nulītes, atšķirība, redzam šo te, Mēs piespiedām vienīgais, tā kā tas tāds moments, mēs piespiedām, ka tās nulītes parādās, Dažādi šis tā kā, viens ir formatējums, viens ir raundi tiešām nopaļo un te dati pazūd. Atkal varam saglabāt, ja gribam, protams, varam viņus, protams, arī augšu plādēt, uz savu datoru, uzreiz momentā, ja gribam, Varam, protams, arī CSV, ja mums nepatīk Excels, arī varam šo te saglabāt. Tā, kā būtu nākšais uzdevums plot the age distribution for survivors versus non-survivors, Tad atkal mēs gribētu abus divus, tad būs mums kas 2 atsevišķi, Mums 2 atsevišķi ploti, tajā ziņā, ka mēs pieņemsim vai izdzīvoja vai neizdzīvoja, Paņemam izdzīvotājus, un viņiem paņemam pēc viņu vecumu kategoriju, un apsmies, kā tas sadalījums ir. Vai ir atšķirības? Šis man nesanāca īpaši labs. Es teiktu tāpēc, ka ir 4, un izveidās tāds violets, varētu survive, non-survive, nav, es teiktu, atkal būtu labāk ņemt no to histogramu, tikai to density plotu, es domāju, man liktos, Tad tieši tā KDE plots tikai, te mums bija kas KDE true, histogram plots ar KDE, bet te būs tikai KDE plotu, kernel density estimator, un te jau būtu, man liekas, sakarīgāk, šis te atkal neko daudz nevar pateikt, ja mēs skatījāmies vecumus ar izdzīvošanu, redzam atkal tā tendence ir uz šo te, drusku uz jauno pusi vairāk gāja sliktāk, tā teikt, es mēģināju vēl kā šādi te, kā būtu, ja saliek 2 un vēl krās x, y, es gribētu un izdzīvoja, Tad mums ir x ir vecums, y ir izdzīvošana, šeit īsti labi nesanāks, Kāpēc? Tāpēc, ka kernels, mums sanāk šādi, esmu redzējis šāds te plots, un man personīgi neko daudz neizsaka, vai kādam tieši, grūtāk viņas interpretēt, pieņemsim, tad mēs sadalījums ir ļoti sīks, tad sanāk tā, dzimumi tie ir, un te, protams, redzam tā nulīt un viennieks, izdzīvotāji, y tas izdzīvotāji, un principā šie 2 mākoņi ir izdzīvotāji un neizdzīvotāji, un te ir vecums atkal sadalījies. Tādā veidā var lietot, protams, šādus te, varētu mēģināt, man liekas, mēs varam paņemt, laiks būtu, vēl vienu 3D plotu uztaisīt, vienu jaunu, pieliksim kādu jaunu plotu, to nebija prasījis, let's create, ko mēs redzam, vecums, cenas un ko mēs varētu trešā, kas mums tur vēl ir tāds, kas mums vēl bija interesantām kategorijām, ja mēs gribam 3 dimensijās kaut ko plotot, kas mums bija skaitlisks vecums, cenas un, galvenais, lai palaisti esošie, bet, protams, ja izdodas, būtu jauki, protams, būtu jauki, ja izdotos pašiem arī palaist jaunus, izveidot jaunus,
Jā, tas nav obligāta prasība. Tā nav obligāta prasība, bet būtu ļoti jauki. Parasti daļai izdodās. Ja? Tas galvenais. Nav jāiesmīs, ja galīgi neko neiet. Tad būtu, protams, tā lielāka vērtība jums pašiem būtu, ja jūs iemācāt arī paši kaut ko palaist kādam esošiem datiem, tabulu pieņemsim un pamēģināt šos te jau izveidot kādu grafiku. Pamēģināsim tā 3 dimensijas. Tikai tagad padomāsim, atkal es neesmu kādu laiku taisījis 3 dimensiju datus, tāpēc atkal izlikšos, ka es pilnīgi neko nezinu par šo bildi, bet man vajadzētu kaut kāds, protams, ja es gribu 3 dimensiju plotu, būtu labi, protams, varbūt tās likt, taisīt kaut kādu spēli, kur ir 3 vecums, cena mums bija ļoti labi, x, y, vai ne? Kas mums tur bija pa kategoriju, kas tur vēl sanāca? Man nekas daudz vairāk nebija, mums no peldošā cipara, atkal head, Titanic head. Jā. Pagans, kas mums tur bijis? Man atkal jau tātad mums ir vecums, cena, un tas arī, diemžēl, viss, man liekas. Nekas vairāk nav. Pārējie visi kategorijas dati, jā. Nav nekas tāds, kas te būtu laiva, loan, jā, un tie mums nav. Ar to mums tās 3 dimensijas īsti jauki nesanāk, jā. Es varētu kaut kādu fake uztaisīt, fake data, ko mēs varētu dabūt, kaut kādu jaunu kategoriju, kaut ko jaunu, kas ir lineāri atkarīgs. Cik daudz, to mēs varam pēc brītiņa. Kāpēc cik tur tie visi ģimene, ja ģimene mēs varēsim, to mēs varētu, jā, to mēs gan varēsim pēc tam, jā, x, y un, jā, tā mēs varētu pamēģināt. Labi, jā, tad outliers, to jau es rādīju, tad izrēķinām šīs kvartils, jā, es pieļauju, ka kaut kur iespējams, ka es funkcijas palaidis garām. Ja? Varbūt, ka jau gatava funkcija, ka šo te atrod, ja? Bet atkal roku izrēķinot var skaidri redzēt, ko tas nozīmē. Mēs meklēsim vecumu. Tad kvantils, ja? Ceturdaļas īsmā, nevis kvantils, ceturtās daļas, ja? Tad 20 un 3, 8, ja? Tas vidiņš, 18 gadi pa vidu, reiz cik? Ja? Reiz būtu IQR, print, ja? Print, ja? F, ja? IQR is, IQR, vai ne? So 1.5 times IQR is, protams, 1.5 reiz IQR. Ja? Kaut kas tāds. Inner quantile range. Ja? Paskatāmies, ja? Jā, 26 gadu, un atkal tas pats stāsts, 20 mīnus 26 būs mīnus 6. Tad skaidrs, ka šī daļa filtram neko neizteiks. Nav tāda mīnus 6 vecums nav. Varbūt mīnus 8 mēneši, bet ne mīnus 6 gada nesanāk nekādīgi. Ja? Attiecīgi, ja? Sanāk 11. Mums 11 tie ļoti vecie sanāk. Ja? Tas sanāk kas 23, 8 plus 26, kaut 60. Tie, kas ir vecāki par 65, kaut kas 64 gadiem. Ja? Lūk, ja? Tad, jā. Labi, 891, ja? Jā, mums ir 358 pa vidējā vecumā, jā. Savukārt, jā, filtrs jau teicu, mīnus 6, tur nekas nebūs, 64, tas lielais vecums. Tad to vajadzētu sakrist ar tiem 11, jā. Older folks, jā, tas pats būs 64,8. Ar roku jau arī var rakstīt šādu filtru, ja grib. Jā, tas tikai nebūs attiecīgi, kur ir problēma pirms šādām filtrām, ka viņš ar roku jāmaina, ja mainās dati, tad attiecīgi tas viss tā ķēdīt sabruks, jā. Jā, so. Tad jāpērst te klāt, disadvantage of hand-entered magical values is that if we get a slightly different data set, we need to calculate by hand again. Jā. Tas tā problēma, kāpēc šis nav labs risinājums, vienkārši parāda, kas notiekās. Jā. Sakārtos, jā, un te es parādīšu vienu par kārtošanu. To es nerādīju iepriekšējā reizi, kaut kas jauns jums būs. Tātad, ja jūs gribat sakārtot, normāla lieta, gribat sakārtot tabulu pēc kaut kā. Piesim pēc vecuma, paši, un šeit es rādu, kā to var darīt vairākās, pēc vairākiem, tā teikt, kā es saku, sodiņiem, tā kā futbola terminoloģijā runājot, ja ir 0-0 vai 0 neizšķirs, tas ir sodiņus. Un tu pēc tam kaut ko vēl dari, met monētu beigās. Šeit tā, pārbaudīsim pēc vecuma kārtosim, ja vecums sakritīs, tad kārtos pēc pašiem klases, ja tas sakritīs, tad pēc cenas.
Un kas vēl, es uzlieku šos parametrus. True attiecās uz age, false attiecās uz PP class, un savukārt false atkal uz fair atkal. Ko tas nozīmē, ka augošā secībā no vecuma, no jaunākiem uz vecākiem, savukārt tie atkal būs otrādāk. Sanāk paša klase no lielākās uz mazāko, 3 uz 2, 1, ja? Savukārt atkal cenas atkal no dārgākās uz leju. Tā sanāk, ja es pareizi tagad stāstu no otra. Skatāmies, tā ir. Jā, tad jaunākies, gados jaunie 65 gadnieki, pirmie, ja? Tad tas ir pirmais, ja? Age. Un kad mēs kārtojam tālāk, ja kaut kas mums ir savādāks. Un kas mums savādāks ir, nākušais ir pažēra klase, ja? Tad otrā virzienā. 65, 65, 65, 3, 1, 1, pareizi. Aha, un tad 3 ir tad pirmais, bet 1, 1 sakrīt atkal, neizšķirs joprojām. Vecums tas pats, klase tā pata, atliek krītošā, descending, ja, ascending false, cena, dārgākās vispirms. Protams, ka to var mainīt pēc pat kas vajadzīgs, var likt cik kolonas grib, ja ļoti sarežģīta kārtošana. Protams, parasti pietiek, ka vienu kolonu, pieņems, ja ļoti dati pilnīgi atšķirās, ja, bet ja ir vajag sīkāk, var attiecīgi kārtot, kā vien mums vajag. Ja? Lūk. Tā. Lūk. Kas vēl tāds ir, ja te vajag neizšķirt, 70, 70, ja? Attiecīgi neizšķirts, tā kā klase izšķīrās. Jā, labi. Tagad interesants moments, jā. Tagad varbūt tās tiksim arī līdz 3D plotam, pamēģināsim, kā ir. Parasti prasa vēl vienu biblioteku. Tad mums ir jauna kolona. Un tā būs definēta kāda. Es pats viens, ja, cik tu mani brāļi māsas uz kuģa un cik man ir vecāki un bērni. Ja? Lūk, šī būs ļoti interesanta, bet, diemžēl, ļoti jau brīdināšu bēdīga īpašība. Ja? Tad cik ģimenes izmērs? Ja? Mums ir, izmet 2, ja? Ir viens brālis mās bijis, ja? Protams, jau te arī. Ja? Es esmu redzējuši šim Titanikam arī datu kops, kur ir vārds uzvārds arī nāk līdzi pa biļetēm. Ja? Šis ir pilnīgi anonīms, bet ir bijis ar vārdiem, uzvārdiem. Labi. Un attiecīgi, jā, mēs saprotam, kā šis te ģimenes izmērs, kā izkārtojas, to mēs redzam. Pārsvarā ir 2, ir vai vientuļnieki visvairāk, 2, jā, 2, 3, 4, jā, un ir kāda ļoti liela ģimene, bijis līdz 11, jā. Apsmies, kā tur ir sakārtojies, mēs redzam, ka, jā, tieši kā es teicu, jā, no histogrammas datiem, to mēs arī uzzīmējam, šie dati, value count, tas, ko histogramma attēloja, jā, 537, jā, 161, 100, jā, un izstāsts gan izvairīt tā kā sakārtojas, bet, man liekas, te kaut kur redzēt, ir drusku nav pilnībā, jā. Ja mēs gribam, jā, šī maza mikrotabula, mēs gribētu viņu sakārtot nevis pēc šī te count, bet pēc paša izmēra, jā, 1, 2, 3, 4, tad mēs varam darīt šādi, sakārtot pēc indeksa, jo tas ir indeks šī gadījumā, jā. Jā, un mums ir 1, 2, 3, 4, 5, redzam, ka te ir tāds lēciens, jā. Ja es gribētu sagrupēt šo te, jā, man ir pēc ģimenes izmēra, sagrupēsim pēc ģimenes izmēra, visu šo te katrā, šis te apakš splits, apakš tabulas, un ko mēs darīsim? Mēs vienkārši vidējo reiķināsim vidējo starvāju, ja? Un te, protams, būs dažādi šie izmēri. Mēs redzam to, ļoti interesanti dati, parādās tiešām tāds viens, protams, to jau mēs zinām, ka vientuļniekiem negāja labi, ja? Un arī ļoti bēdīgi gāja, diemžēl, šie fakti mums ļoti bēdīgi, ja? Tie, kas bija lielās ģimenes, tur ļoti gāja visi bojā. Bet kas ir fakts, un tur tikai viena, tur bija tikai 2 tās lielās ģimenes ir bijušas, jā, līdz ar to, tas viss, kā mēs zinām, kā tas notiekās. Bet, lūk, jā, bet, kas ir moments interesants, to, ja jūs bija tāda maza ģimenes vienība, jā, šeit bija vislielākās, tieši bija šis te, nezinu, tēvs, māte un 2 bērni, pieņemsim, vai arī, jā, var sakot, kaut kāda maza vienība bija, jā, tiem bija vislielākās cerības izdzīvot. Protams, to varētu turpināt pētīt, vai tur bija atšķirības kaut kas pa klasēm, jā? Protams, šeit, jā. Survive, jā, mean count. Tas būtu nākšais solis, cik tur ir tās vienības. To es minēju, ka nevajadzētu būt baigi daudz. Te bija vienkārši 7 un 6. Ko tad tas nozīmē? Kāpēc nav 8 un 11? Atceramies to, ka šī nebija pilna datu kopa. Te bija 891 vienība. Un kopā bija kaut 2200 kaut kas. Līdz ar to te visi nav no šī kopā nav. Līdz ar to, jā, family size 5, jā,
15. Nu, tas izskatās ticami, jo te nāk 3 ģimenes, jā, 3 x 5, jā. Nu, lūk, jā, tad mēs redzam to, protams, sakal, ka vientuļniekiem slikti un lielām ģimenēm arī slikti. Jā. Tā, nu, pacamies pivot tables, jā, kā tu gāja to dzimumu un klasi, to jau mēs mēģinājām, jā. Jā, un redzam, protams, šo te jau redzējām, ka, jā, atkal, nu, pirmās, otrā klases, protams, redzējām šo te atšķirības ļoti būtisks, protams, bija, jā. Pirmās divas klases, jā, sievietēm bija vislielākās izredzes izdzīvot, un, protams, šīm te otrai, trešai klasē bija ļoti slikti. Bet es ceru, ka no visiem šiem te mūsu maziem mēģinājumiem mēs redzam to, ka atšķirās ļoti, ļoti būtiski pirmie šie skatieni tikai pa divas kategorijas, viena pret otru, jā, sagrupu tevi uztaisam, jā, nu, rodas viens iespējas, bet redzam, ka sīkāk papēdot, tur sadās arī atšķirības ļoti būtisks dažreiz pat pēc tās pilsētas, ka ir papildu fakti, kas ir viens moments, ka dzimums vien nav tas noteicošais, vienīgais faktors, vai arī biļete, pirmās klases, tas ir ļoti svarīgs faktors, bet arī citi faktori šeit parādās, jā, nu lūk, jā. Jo minēja pareizi, tas 100, to jau mēs mācījām procentus dabūt, jā, tas viss bija vienkārši, jā, var saglabāt, jā, un pēdējais bija tas chi-square test, jā, tas bija vienkārši dzimums to, jā, to mēs zinām, ka tur vajadzēja būt ļoti, jā, bija liela tā te contingency un attiecīgi, ka ir ļoti, ļoti augsta. -58, principā, tur viss vienos vārtos. Jā, pirms es eju pie Datasaurus dozen, to vienam izdevās, vienam no mūsu studentiem izdevās uztaisīt, viņš atrada vienkārši, kur dabūt, jā. Apstīsimies, es gribētu pamēģināt kaut ko klāt 3D. Man bija tad kolonas, Titanic, vēlreiz. Ja, man bija tad jaunā kolona šeit, ja parādījās šī, ja, family size. Un tā ir no 1 līdz 11. To varētu izmantot augstu. Varētu kaut kā taisot tiešām kaut kā 3D plotu. Es nesanāca īpaši jauks, man liekas. Tad nezinu, ko mēs varētu kaut kādu, tad XY varētu būt X, varētu būt cena, vecums, ja. Nu, pamēģināsim, ka var. Let's create a 3D plot where X is age, Y is fair, and Z is family size. Kā es pareizi rakstīju, family size? Man liekas, ka jā. Man liekas, ka ir iepūvēts, jā. Jā, nu lūk, šis te toolkit, jāimportē šis te, nu paskatīsimies. Man liekas, tas ir viss, jā, plot. Jā, viņš varētu arī īsti 3D ploti smagāki, īpaši nerekomendēju, bet, nu, var uzzīmēt var, jā? Nu, nemaz nav tik slikti, jā. Es man redzēju, ka var arī viņus rotēt, var dabūt, jā, personīgi šeit, jā. Šis statiskais, jā, nu, sanāca, jā. Tad age, fair un family size, nu, jā, sanāca, jā. Nu, lūk, tā kā nav mums tik grūti, jā, īstenībā. Bet papildu biblioteka šeit nāca līdzi, jā. Nu, lūk. Un tur ir projection, un tur vēl ekstra komandu, ko atkal, ja agrākos savos laikos, te bija jāstāsta dokumentācija un jāpēta. Kā tur bija tā ekstra komanda? Tas bija tas, šī gadījumā mēs neizmantojam Seaborn, mēs izmantojam to pašu bāzes biblioteku, šo mētot toolkitu vēl turot ņemam klāt, ja? Un to no galvas tu neatcerēsies, ja tev vajag. Tāpēc citu vēl viens moments, ko, nu, ja gribās, jebkuru šo te, gribas saglabāt šo te, we can save any plot with plot save, ja? Pieņemsim 3D. Pieņemsim JPEG. Pasīsimies, vai tur sanāca. Vai PNG droši vien, PNG. Vajadzētu strādāt. Man liekas, es pēdējo reizi strādāju, es nezinu. Nav. Kāpēc? Save figs. Tur es kā rakstu no galvas, jā, save fig. Nu jā. Un tad šeit būs attiecīgi, redz, ko ir. Te var redzēt bildi, ko ir, jā, attiecīgi ir tā bilde. To var, mums atkal lejuplādēt, atkal atsevišķi, jā. Nu, lūk. Labi, tā. Tad pārgājām pie šī testa, mēs izgājām, visu izgājām. Kas mums vēl palicis? Tātad ir. Par tiem dinozauriem, jā, jeb datazauriem. Jā, viens es domāju no savām, ka viņš jau Seabornam ir, bet viņš nav. Viņam ir Anscoms, jā, Brain Networks, tur Car Crashes, jā, Iris, kas mums noderējas pingvīni, taksī, deram naudas, jā, Titanic, ko jau mēs zinām. Tad ir jāatrod, un Normunds no vienas citas grupas atrada šeit, jā, tad citā GitHub, tas nav manējais GitHubs, jā,
kaut kāds Marks Bols, jā, viņam bija reku data rauzrus, jā, un viņam ir šis te, jā, atkal, mums jau mans rokā, no jā, viņi publiski repozitorijas, attiecīgi šeit ir, jā, ir šis te GitHub, medium bloks, tam puisim ir tur, jā, un attiecīgi, vienīgais mums jādara TSV, jā, rīt CSV, bet mēs padodam, separators ir tabs, ja, ļoti izplatīts formāts, ja, un mēs dabojam šo dinozauru formātu šādu. Ja. Labi, skatīšu 15, ja, lai varētu redzēt to, bet tas neko nedos. Ja. Sample mēs varam apsīties, ja def-dino. Ja. Jā, apsmies, kā viņš izskatās. Nu jā, mēs redzam to dataset, ja, šī te kolonas, 3 kolonas, mums ir dataset viss pa 142, tur nav pa 10, bet pa 142. Attiecīgi, jā, mēs gribētu viņus visas pa vienam. Mēs viņus, protams, varētu filtrēt pa vienam, jā, grupēt un filtrēt. Mēs varētu būt viens, jā, bet mēs viņus gribam tikai attēlot. Mēs ņemsim kolonu dataset, jā, tas būs tas taisim režģi, un mēs atkal gribam visas XY, jā, tad XY kolonas, jā, šī vietā, jā, attiecīgi katram no šiem te datu kopām, taisīt atsevišķi, ja? Un ļoti smuks sanāks. Mums dinozaurs sanāks, ja? Ja es tagad nekļūdījos, jā, paies kāds brītiņš, jo mums sanāk cik ir dinozaurs, kas tur ir zvaigznīte, redzam, un atkal kā tā doma tam datuzauram ir tas, kas parāda, ka mums ar ļoti vienādām vērtībām, kur ir krustiņš, zvaigznīte, ja? Aplīši, dažāda veida attēli, ja? Bet describe ir dažas lietas ļoti līdzīgas. Skatāmies. Vidējais, visām tas pats, standart, un kas trakākais ir standarta novirz tā pati. Ja? Ar to, ja mēs ņem tikai šos divus parametrus, ja? Mēs bez vizualizācijas netikt gudrāki. Tiesa, mediāna, protams, nebūs tieši tā pati, mediāna drusku atšķirās. Ja? Bet tomēr reiz grūti pateikt, kas tur notiekās. Ja? Un arī tas interesants moments ir, ka arī Y vērtībai arī tas pats notiekās. XY, arī vidējais Y arī tas pats ir vidējais, ja? Tā novirza tā pati. Nu, ļoti, es saku, nestoties, ja neredz bildes, tur liekas ļoti jocīgi. Jā, nu lūk. Jā, starp citu, tagad parādīšu vienu recepti, jo mums pēkšņi būtu šāda veida tabula, kas pēc būtības ir 3, ir 15, cik tabulas? 13 tabulas atsevišķi, principā. Bet viņas ir sadalīts tā kā mums 3 kolonas, mēs gribētu dabūt 13 atsevišķi tabulas. Ir dažādi veidi, kā to darīt, bet mans, kā es darītu parasti, darīt atrast unikālās vērtības. Man ir 1, 2, 3, 4, ja? Tad man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja? Tie ir nosaukumi. Tātad unikālās vērtības dataset kolonā. Tad es varētu pieņemt smuku progresu bāru, tas nav obligāti, un ko es darītu? Es ietu katrai unikālai vērtībai, ja, un filtrētu. Ja. Es varētu saglabāt viņus atsevišķi, izdomāt nosaukumu un saglabāt atsevišķā tabulā, to Excel. Skatāmies, kā man ies. Ja. Tad šis pierādīs, kā es varu vienkārši filtrēt un saglabāt. Es viņus neglabāju. Ja. Šī gadījumā es neglabāšu to atsevišķā tabulā, es vienkārši reiz metīšu ārā Excelī. Ja. Un skatāmies, kā man ies, ja? Viņš visus saglabāja kaut kur es viņus ieliku šeit, ja? Reku viņas visas ir, Excel. Tad es viņus izvilku, ja? Izvilku pa vienai, un es gribētu viņus tagad dabūt apakaļ savā datorā savējā, nevis atstāt. Ko mēs darām? Ja? Atradīsim visas mūsu failus, ja? Kas man Excel, man tie kaut kāda ekstrā ir, ja? Šeit, ja? Un lai iet visi pēc būtības. Bet es negribu šos, ko es daru? Es taisu filtru vēl vienu, eju cauri šim sarakstam, skatos, vai viņš ir, viņa oriģināls, tas nosaukums ir tajā tas vārds sakrīt tajā unikālo datu nosaukumos. Līdz ar to es atmetīšu šo un šo es neizmantošu. Ja? Nu, lūk, tāds programmatisks risinājums, un man tagad ir tīrs filtrs ar šiem failiem, ko es gribu lejuplādēt. Un to jau tagad mēs mākam fails mūsu filtrā lejuplādēt. Un tas tikjudiem ir tikai kosmētika, to neizmanto, tas rāda šo progresa bāru. Ja? Nu, lūk. Un ātri man viss ir, man visi 13 faili ir lejuplādēti tālāk. Nu jā, tā kā te būtu uzkal pamat, kas mums bija tāds interesants
Atkal, kas visvairāk pārsvarēs fakts Titanic šos te izdzīvošanas šajos te mūsu, tā sakot, kaut kas negaidīts, ja? Un atkal, kāpēc mums šīs kategoriskās, kad bija dažādas piegājieni šīm kategoriskiem un skaitliskām vērtībām, ja? Lūk, ja? Un te es vēl pieliku klāt beigās vēl dažus datu avotus, šīs 2 grāmatas, Westman Kinībi no pandām, ja? Un te arī Seaborn dokumentācija, ja? Šīs 2 grāmatas arī iesaku, ja gribu dziļāk pētīt šo te sākotnējo pētīšanu. Atkal, protams, tik mazai tabulē varēja Excelī darīt šo, protams, ja? Arī citur, bet galvenais tas moments tas, ka mēs varam to automatizēt šo procesu, ja daļēji, lai gan viņš parasti mums nāk tāds te, ir jādomā līdzi, protams, ja? Bet esam to lejuplādi, apstrādi, tādas lietas tipiskās varam jau sagatavot un izpildīt pēc būtības automātiski. Tā kā describe, dažās šīs pamatlietas, kas vienmēr jādara, ja? Varam izpildīt, ja? Piemēram, tā kā vienmēr vai kaut kādu vienkāršu histogrammu, to uzreiz sagatavo, lejuplādē, ja tas process notiekās automātiski, ja? Pieņemsim, katrai tabulai var lejuplādēt arī histogrammu un tā tālāk. Labi, tātad mums trešdien, tad pēc 2 dienām, ķersimies klāt jau pie nopietnākas modelēšanas, pēc būtības tā būs mašīnu mācīšanās, un mēs strādāsim ar to saukto klasifikāciju, kas īstenībā ir tā kā strādā arī mūsu mākslīgais intelekts, šis te rīki visi strādā kā klasifikātori, bet mēs būvēsim tādu vienkāršāku modeli, bet pamatprincipi paliks tādi paši, kā strādā visi arī lielie modeļi. Tā kā, es domāju, būs interesanti, runāsim par puķiem, tad trešdien, un paldies visiem šovakar, un tiekamies tātad trešdien. Paldies visiem! Paldies!